kā tev liekas šo 19 gadu laikā, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi ir izdevies apvienot galvenajiem trenerim to arī komandas komplektēšanas pienākums, tā kopumā skatoties visu šo lielo nogriezienu? Es uzskatu, ka nav sistēmas, kuras ir pareizas un nepareizas. Ja mēs runājam par sistēmām, kuras ir pārbaudītas vai strādā. Es domāju, ka ir laiki, periodi un cilvēki, kuri var savienot to ļoti efektīvi un varbūt pat traucētu kādreiz. Īpaši, ja tev ir ierobežots budžets, īpaši tev ir limitācijas, teiksim tā. Tu nevar atļauties visu, ko tu gribētu vai varētu tādā optimālā situācijā. Bet šobrīd ir pagājuši 19 gadi, un mēs esam strādājuši par kādu vienu modeļu. Manuprāt, esam sevi kopumā, ja mēs pastamies vidēji svērt 19 gados, pierādījuši, ka uz rezultātu tendētu un rezultātu sasniegt spējīgu organizāciju. Bet es piekrītu to, ka pēdējā sezona nosignalizējas, ka ar augstu varbūtību ir jāpamēģina, pat ne savādāk, bet vienkārši stiprinot šo momentu.